Šodien startējās nometne jauniešiem, Kurzemes sargi, un Fiatam būs uzdevums. Mums ir nakts mežā. Tur arī es pavadīšu vienu nakti un izmēģināšu reālos apstākļos, kā tad ir Fiatā gulēt. Pašreiz visas mantas te ir saliktas un provīzija un tā tālāk. Te ir soma, bet kasta, kurā viss ir iekšā, lai varētu normāli vadīt nodarbības. Un, jā, protams, arī man vajadzēs kur gulēt. Tāpēc es esmu Dormeo segu, izmēģināšu viņu reālos apstākļos, arī spilvenu, un tad jau skatīsimies, kā. Redzēs, cik šī sega piemērota būs dzīvot minikemperī, jo šeit vienmēr ir no rītiem samērā karsts, un vakarā varētu būt vēss. Es pieļauju domu, kad ideāli. Nu, protams, arī štābiņā es ar šo segu gulēšu, bet galvenais ir izmēģināt, kā mums darbosies gults mežā. Mēs jums parādīsim interesantu eksperimentu par to imploziju. Cerams, ka mums izdosies. Tad mums ir bļoda ar augstu ūdeni. Šeit mums ir buņķi, kurā ir nedaudz iekšā ūdens. Varbūt. Un Arturs būs tas, kurš viņu metīs otrādāk un bāzīs ūdenī, lai tas viss normāli uzspridzinās. Tagad? Jā, Arč. Otrādi bļodā. Otrādi, jā, un strauji bļodā iekšā, lai gals noslēdzās. Šāds efekts. Tā saucās implozija. Redzējāt, cik tas acu mirklīgi notika, jā? Jā. Tas bija mazs momentiņš, viss, jā? Līdzīgi bija ar to batiskavkas titānu, kas laidās pie Titanika, jā? Esmu atbraucis vietā, kur mums notiksies nometne. Esmu kā pavadošais auto, šoreiz ar Fiatu. Paspēju jau sēnīti salasīt un gaidu, kad ieradīsies bariņš. Tur jau nāk. Un jā, šonakt izmēģināšu gulēšanu Fiatā. Te man pašais piekrauts ar mantām. Un, protams, izmēģināšu arī Dormeo segu. Gulēšu mežā. Jāuztais gailiņu mērcīti. Būs te mežā dabūja gailinīts. Un tad jāveido mērce. Ne, bet būs gailens roliņi. Top sēnītes. Kāda ir čubaņa? Ir trāpās. Tad mēs pusdienām būs tikai. Sataisīju ar olu, bišķiņ pienu klāt. Nu, jāmēģina. Redzēs, kāds būs. Domāju, ka varētu garšot labi. Ir ok, nedaudz sāls trūkst. Citādi ir ēdams. Nometne visi notiek pilnā sparā. Nu, te jau būs jāsāk gatavoties jau kārtējai gulēšanai, kemperītī. Pagaidām no galdiņš viss ir ārā. Bet, nu, jāsāk jau kārtoties. Ūdens arī nolikts. No rīta stāstīšu, kā gāja. Jāuztais vēl pa fikso vienu sēņu. Sēņu cepiens, kamēr nav satums, lai var paspēt apēst makariņu vēlās. Nu, lūk, gaismiņu nācās paņemt. Sēns cītīgi vārās. Paņemšu vēl pienu pieliešu klāt un, laikam, putru uzvārīšu vēl. Nu tā, gultā esmu. Tad jau redzēs, kā būs. Izgulējies. Cik izgulējies? Pūkstens ir 6, pamodos. Patiesībā ir pavēsts, pēc Dormeo segas ir baigi labi. Var gulēt. Ārā jau gaiši.
Jā, un var droši atbildēt uz jautājumu, vai Dormeo sega ir vērts. Es saku, ir vērts ar balto pusi uz sevi. Patiesībā pat roku izbaižot ārā ir pavēs, bet ar šito pusīti perfekti var gulēt. Nopietni. Jā, un patiesībā, cik ērts ir šis te busiņš. Te mums ir 20 cilvēkiem telts, guļammais. Un apakšējā glabātu vēl ir brīva. Tur mēs brīvi saliekam savus pārtikas krājumus. Ja. Nakts mežā nometnē pavadīt. Nu, jau nometne mums ir cauri, esmu atgriezies mājās. Ir secinājumi par to, ko vajadzētu uzlabot, lai varētu gulēt kaut kur, kādā kempingā, kas pietrūkst. Patiesībā ļoti labi padomu man deva viens no maniem sekotājiem, Māris K8243, paldies tev. Un tas bija ideja par to, ka vajadzētu izdomāt kaut ko, lai odi nelido iekšā. Man ir sietiņi, ko uzlikt uz priekšējām durvīm, paverot vaļā logu, bet ir jāizdomā, kā varētu aizmugurē uztaisīt, jo tur tie lodziņi ir uz sāniem tādi atgāžam, lai labi ventilējās. Protams, pa nakti nav karsts un lieliski var gulēt ar logiem ciet, bet no rīta, kad paliek siltāks, tad noteikti prasās logus atvērt vaļā. Ļoti tiešām atvieglo gulēšanu uz šī matracīša, ja līdzi ir tā Dormeo sega, jo viņi neaizņem ļoti daudz vietas un ir tā vēsā puse un siltā. Naktī es viņu apgriezu uz silto pusi, lai varētu gulēt, jo naktī bija pavēsi un tad bija ļoti labi. Ko gribās uzlabot? Gribās uzlabot, sekotājs no Voyager kluba teica, ka izvelkamo viņš taisīs savam Voyagerim. Jā, man gribās uztaisīt izvelkamu virtuvi šeit ārā. Primus ir derīgs, bet, ja gribās kaut ko vairāk uztaisīt, tas tomēr ir diezgan ķēpīgi. Te vajadzētu uztaisīt, nākotnes projekts, uztaisīt izvelkamu virtuvi, vismaz 2 riņķu gāzes plītiņu tādu, lai varētu normāli taisīt, un atsevišķi arī kaut kādu tādu skapīti izvelkamu priekš traukiem. Tas noteikti noderētu. Pārējais pašlaik liekas diezgan ok. Mazais galdiņš ir, krēsli arī 2 līdzi ir, un jau tas komforta līmenis jau ir, man liekas, krietni labāks kā teltī. Ja man jāizvēlās ir dzīvot un kaut kur paceļot ar šādu auto vai ar parastu auto un telti, es noteikti izvēlos šādu auto, jo gulēt tajā matracītī tiešām ir diezgan ērti un forši. Un jā, varbūt taisot kaut kāds pārbūs, padomāt par to apakšu zem tās gultas, kā uztaisīt, lai ērtāk ir izņemt ārā mantas. Iespējams, ka jātais ir izvelkamās sistēmas arī uz sānu durvīm. Tad tas varētu būt ļoti, ļoti pozitīvi un funkcionāli. Kas vēl? Pārējais. Jā, kā jau teicu, pārējais man diezgan labi apmierina. Tā kā, paldies Dormeo par segu. Tā, es esmu Dormeo veikalā un tieku pie vienas brīnišķīgas segas, ko izmēģināšu un stāstīšu, kā tas būs. Lūdzu! Paldies! Ko, kārtīgi sega ir saņemta. Jau jātestē. Tas tiešām bija labs eksperiments. Lietošu arī turpmāk to sedziņu. Tas ir to vērts. Jā, un noteikti gaidiet, došos jaunos piedzīvojumos. Jā, paldies visiem, kas man piesakojušies ir. Šobrīd lielie Fiat darbi un video ir bišķiņi tā kā pieklusuši. Man ir citi ceļojumi video bez Fiat, vienkārši ceļojumi video. Drīzumā būs Portugāla, pēc tam Armēnija. Tā kā būs ko skatīties. Protams, tie, kas man sekoja līdz tīri Fiat dēļ, pēc kāda laika būs atkal kaut kas par Fiatu.
bet ir jāuztais arī ceļojumi. Tā kā viss notiek.